Kad veikalā mēs izvēlamies pārtiku, mēs pievēršam uzmanību ne tikai saturam, bet arī citiem rādītājiem, piemēram, iepakojumu dizainam un svaram. Šodien jūs uzzināsiet, kā ar citiem iepakojumu veidiem konkurē plastmasa. Industriālo parku popularitāte ārvalstīs vairs nav nekāds jaunums, kad vienā plašā teritorijā kopā sadzīvo vairāki progresīvi uzņēmumi. Latvijā industriālo parku popularitāte augusi pēdējo 10 gadu laikā. SIA NP Properties ir lielākais industriālo parku attīstītājs un apsaimniekotājs Latvijā, vairākās Latvijas pilsētās kopumā apsaimniekojot 8 šādus parkus. Uzņēmumu mērķis ir nodrošināt pašmāju un ārvalstu investoru uzņēmējdarbībai draudzīgu vidi, radot vislabvēlīgākos apstākļus ātrai un efektīvai biznesa uzsākšanai Latvijā. Viens no šādiem veiksmes stāstiem ir uzņēmums SIA TRAIPET, kas kā Krievijas kapitāla uzņēmums Latvijas tirgu ienāca 2005. gadā un specializējas iepakojuma ražošanā plastikāta burku segmentā. Он, конечно, не экологичный, но он не вредный. И когда все говорят о том, что он плох для природы, немножко лукавят тем, что дело в том, что в Европе практически уже до 90% этой упаковки оно перерабатывается. Мы специализируемся конкретно на баночках. Это большое отличие. Есть очень много производителей бутылок. Почему баночка? Во-первых, у нас здесь не слишком много конкурентов, и в первую очередь мы конкурируем уже со стеклом. Kāpēc plastikāta burciņa konkurē ar stiklu? Tā pirmkārt ir vieglāka, jo sver no 27 līdz 36 gramiem salīdzinot ar 150 gramiem stikla. Gala patērētājiem tas dod līdz 30% ekonomijas pie transportēšanas darbiem. PET tāra neplīst, tā ir caurspīdīga un ļauj patērētājiem izvērtēt produkta ārējo izskatu. Mūsdienīgo tehnoloģiju izmantošanas gadījumā šādas burkas pēc ārēja izskata veikala plauktā neatšķiras no stikla. PET tāra mūsdienās kļūst arvien daudzveidīgāka. Sadzīves ķīmija, kosmētika un pārtikas produkti tiek fasēti dažāda izmēra un dizaina plastikāta pudelītēs un burciņās. SIA TRAIPET plastikāta burciņu ražošana noris Nordic industriālā parka teritorijā Olainē, kuru jau vēsturiski uzskata par rūpnieciskās vides pilsētu. Pateicoties sadarbībā ar industriālo parku apsaimniekotāju NP Properties, kompānijai TRAIPET ienākot Latvijā nebija jādomā par savu uzņēmumu ēkas celšanu, infrastruktūru un citām lietām, kas saistās ar riskiem un izmaksām. Ērtāk bija nomāt jau gatavu ražotnes ēku, kurā uzsākt uzņēmējdarbību. Мы получили здание, мы получили хорошее обслуживание, то есть у нас всегда есть охрана, всегда есть поддержка по электричеству, по воде, всегда можем обратиться, и все проблемы будут решаться сразу достаточно быстро. И для них это понятно, им это привычно. Причина переезда из маленького помещения в большое стал именно один из крупных проектов с зарубежным партнером. Потому что, видя то помещение, они так скептически относились к нашим возможностям, как бы на будущее. Когда они приехали сюда, они сказали, что все отлично, контракт подписан. SIA TRAIPET plastikāta produkcijas ražošanā tiek izmantotas plastikas granulas. Tās ar vakuma iesūcēju tiek padotas uz tvertni, kurā karsts gaiss izsūc no granulām mitrumu. Tad granulas ar šneku jeb transportieri nokļūst sildītājā, kurā augstā temperatūrā plastikāta granulas izkausē, un ar adoptētu termoplasta automātu palīdzību zem jaudīga spiediena tiek izlietas preformas, jeb sagatavis burciņām. Gatavā preforma tālāk var tikt izmantota otrreizējai sildīšanai. Tās ievieto plastikāta burciņu ražošanas iekārtā, kurā preformas ar transportieru palīdzību nonāk sakarsēšanas krāsnī. Šeit sakarsēšana notiek ar infrasarkanajām lampām. Preforma izpūš ar saspiestu gaisu un dzesē speciālās matricās jeb formās, iegūstot rezultātā gatavu burciņu vai pudeli. Ar esošajām iespējām un iekārtām kompānija var saražot vairāk kā 100 dažāda dizaina PET produkcijas veidu, pielāgojot uz vietas ražotus skrūvējumos vāciņus. Lai produkts konkurētu pasaules tirgos, uzņēmumā ieviestas stingras kvalitātes kontrolas prasības, tālāk burciņas tiek testētas laboratorijā. Этим аппаратом мы измеряем толщину стенок. Мы закидываем вовнутрь шарик и по определенным точкам меряем. На циферблате видны цифры, которые указывают толщину стенки. Они не должны быть больше либо меньше. Он внутри прикасается к верхней части магнита и за счет этого толщину стенки измеряет.
18% saražotās uzņēmumu produkcijas nonāk Latvijas tirgu. Pārējais tiek eksportēts pamatā uz Eiropas valstīm. Нам хотелось бы, уже глядя на опыт западноевропейских стран, получить какую-то, может быть, господдержку в виде субсидирования электротарифов. Мы знаем, что на Западе, в Европе экспортеры, им возмещается какая-то часть потраченной электроэнергии, ну, в денежном, конечно, эквиваленте. Вот. Если бы государство приняло какие-то подобные меры, я думаю, что инвесторов было бы гораздо больше. Pateicoties kvalitātei un ražošanas jaudām, nākotnē uzņēmums solās arvien sparīgāk iekarot Latvijas un Baltijas tirgu, lai dažādi vietējie produkcijas ražotāji izvēlētos savu produktu fasēt kompānijas izgatavotajās dizaina burciņās.